Tagad es drusciņi pastāstīšu par sevi. Es esmu Inese. To jau jūs visi zināt. Patiesībā es nodarbojos ar džuņaņu cīgunu, un es esmu beidzot izcīnījusi pirmā līmeņa instruktora certifikātu. Un tā tikai tāpēc, ka to bija iespējams kārtot attālināti. Tā tas bija iespējams praktiski semināros, kad Sjūmintants meistars no Šauļiņas, kad viņš atbrauca uz Rīgu vadīt retrītus, vai jebkurā citā pasaules malā, Šauļiņā, ja, un tas, protams, ļoti lielas izmaksas un laiks, ja. Lūk, bet, tas man it kā netraucēja. Praktiski džuņaņu cīguna, imidža medicīna, tā ir, es saku, vienkārši zinātne par dzīvi. To pat ir grūti izstāstīt. Ja? Zinātne par dzīvi. Pašārsteišanās metodes mājas apstākļos. Praktiski mēs transformējam enerģiju. Ir vienkārši primitīvi vingrinājumi katrai dienai, ko cilvēks izpilda. Sākumā vēlams instruktora pavadībā, kamēr iziet visus šos etapus. Un ļoti efektīvi tikai tāpēc, ka tiek mainīta enerģijas struktūra. Ļoti bieži sanāk runāt ar sev tuviem cilvēkiem, kas vispār neko nesaprot. Es tā saprotu, ka arī šajā gadījumā es runāju ar kādu, kas vispār neko nesaprot. Kāpēc ir jāpārveido cīņa un kur paliek tā enerģija? Uzkrātā negatīvā energo pieredze. Pie mums ir termins negatīvā uzkrātā energo pieredze. Piemēram, katru dienu cilvēkam ir kaut kāds stress. Stresa rezultātā veidojās muskuļu spazmas, iekšējo orgānu spazmas, vai tas ir ēšanas rezultātā kaut kas, tiek traumēts, organisms neuzņem kaut kādu produktu, kā nepārstrādā, vai vēl kaut kas. Plus iet vēl pati psihosomātika, ja par viņu kaut kas lasīts. Tad tas viss kā informācija, viņš nokapsulējās ķermenī. Tad džuņaņu cīguna vairāk ir pa meditācijas praksēm, nonākšanā miera klusuma stāvoklī. Un tā, kad ķermenis nonāk šajā miera un klusuma stāvoklī, viņš sāk pats sevi ārstēt, bet ir jāmāk uzdot pareizi jautājumu. To praktiski es mācījos pie Jūlijas Janovskas Jēlas universitātes absolventes, pēc tam neirografikā. Pie Pāvela Piskarjova. Viņš ir neirografiskās līnijas autors. Un tā ir mākslas psiholoģijas skola caur zīmēšanu, kā panākt rezultātu caur zīmēšanu, zīmējot. Tur vairāk tiek skarta komunikācijas piramīda, jo bieži veidojās, kad situācijas, kad dēļ attiecībām ir paaugstināts stress, un no šīm situācijām cilvēks nevar iziet ārā, un viņš sāk formēties dažādu slimīgu stāvokļu veidā. Lūk. Kādu piemēru varētu pateikt? Kaut kādu piemēru. Jā, es domās biju saplānojusi veidot kursu naudas magnētisms. Pirmais video man ir, kur ir parādīta šī gan neirografika, gan kāpēc. Bet es viņus vēl neesmu nopublicējusi, jo man gribās pastiept gumiju. Man ir slinkums.
lai saprastu, kas tas tāds ir, bet līdz ar to man bija cilvēks, ar ko es kopā strādāju, lai redzētu to rezultātu kopumā. Un, protams, nākamā dienā jau bija atsauksme, ka ir ļoti viegla sajūta, pirmkārt. Otrkārt, klienti saka paldies, un kāds no klientiem pat nosauca par saulīti. Ja? Vairāk pateicības. Ja paprasa kaut kādu naudu, ko izdot, smalkāku, ja? Lai vieglāk izdot naudu, tad cilvēki kļuva atsaucīgāki nekā citas dienas. Ja? Es, protams, neesmu prasījusi, ir pagājuši 2 mēneši, kāds ir patreizējais efekts. Es vienkārši iedodu instrumentu. Ja, šajā gadījumā es iedodu instrumentu, lai cilvēks var tālāk pastāvīgi strādāt. Neirografika. Neirografika ir drusciņi sarežģītāk viņu iedot, jo tur paiet kāds laiks, kamēr saprot, ka tas strādā un kā tas strādā. Tur ir jāapgūst specifiski algoritmi. Arī Džuņaņa Cīgunā uzreiz nesaprot. Man vajadzēja praktiski es jau pirmajā nodarbībā, kā es iegāju seminārā, es sapratu, ka tas ir tas, kas vajadzīgs. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Es to sajūtu uzreiz uz savām rokām, izmainījās roku struktūra. Es turēju rokās alumīnija ķiplokspiedi, ja, spaidīju riekstiņu, skatos, rokas netīras. Un nevar saprast, no kā. No oksīds bija nogājis nost. Es turēju rokās, jābūt rokai bija tāds spēks izveidojies, kad oksīda slāni es vienkārši notīrīju ar plaukstu nost bez jebkādas lupatiņas. Tad tās ir tās dziednieciskās rociņas, kā viņas veidot. Jābūt spēja dzietināt ar rokām, tad tas ir tieši jautājums pie šī Džuņaņa Cīguna un šīs pašārstēšanās metodes, tad būtu ļoti ilgi jāstāsta, kāds vingrinājums kādam nolūkam un kāpēc, lai saglabātu sevi līdzsvarā veselu, ilgstošu laiku periodā un plus vēl pie vesela saprāta un kā savienoties ar augstākiem spēkiem un saņemt atbildes. Un tie ir tie galvenie momenti, ja, kāpēc es to daru. Neirografiku es paņēmu, un tāpēc, ka man kaut kādā laika periodā sāka likties, kad manas smadzenes dod nepareizu tēlus, nepareizu energoinformāciju. Un līdz ar to, jo cilvēkiem, viņi galvenokārt saprotās ar ķermeņa valodu, ja? Viņiem ir starojums. Kādu enerģiju es no sevis izstaroju, tā apkārtne viņu nolasa, kas es esmu. Un ja man dominējošā ir šī kaut kāda nepareiza energoinformācija, kuru nolasa otrs cilvēks, es varu runāt, varu nerunāt, mani neklausīsies, jo nesapratīs. Vienkārši nesapratīs, ko es runāju. Jo ir ar vienu tu runā cilvēku. Tu viņu saproti, it kā no pusvārda, pat runāt nevajag. Ar citu viņš runā un tev vienkārši, man meita vienu laiku tā arī teica, es nesaprotu, par ko tu vispār runā, ko tu runā. Runā it kā pa vienkāršām lietām, es nesaprotu, ko tu runā. Un tā es sāku domāt par to, kad mēs esam ļoti dažādas paudzes, viņi vairāk ir datoru pasaulē, viņiem ir vairāk anglicisma, viņiem ir citi mītiskie varoņi, citi multfilmu varoņi, citi filmu varoņi, citi pasaku tēli, un tas varētu būt kā iemesls, kāpēc paudzes savā starpā nesaprotās. Tad imidžu medicīna kā reiz ir tā pareizā tēla ielikšana, būtu slima tēla izņemšana, un tā vietā ieliek to pareizu tēlu, kas atbilst veselīgam
veselīgam stāvoklim. Pārsvarā strādā ar iekšējiem orgāniem, tad neirografika strādā ar harmoniskām figūrām. Lai smadzeņu centri neuztvertu kā apdraudējumu to, ko es esmu izlēmusi darīt. Jo iepriekšējā pieredzē varēja būt kaut kādas bailes un negatīva pieredze, un tāpēc ķermenis var izstrādāt tādas reakcijas, ka praktiski citas versijas kā bezizēja no kaut kāda stāvokļa nepastāv. Un tas ir par neirografiku, par refleksiju, par, līdz pat tādam līmenim, ka mainās DNS struktūra. Jā. Šī visa tā energotīrīšana, energoinformācijas mainās arī uztvere, DNS, jā, un ļoti daudz, kas... Un tur varētu ilgi un dikti stāstīt, es vienkārši gribu pēc iespējas īsāku video taisīt, lai plus mīnus būtu skaidrs, kas ir manas vērtības, ko es daru ikdienā un kas es esmu. No klientiem es uz kādu laiku atteicos, jā, tieši tāpēc, kad man vajadzēja atrast izskaidrojumu. Jā, kāpēc es tur redzu, piemēram, vecmāmiņas. Jā, tīri tur cilvēkam psihotrauma nopietni, jā, it kā žēl, un to ar viņu strādā praktiski pavelti. Un informatīvā laukā vecmāmiņa praktiski ar aizgājušiem, ar mirušajiem, neaizgājušiem radiniekiem ir iespējams komunicēt, jā. Viņi nevar aiziet, ir kaut kāda tam iemesla, un tas viss uzkrājās smadzeņu centros, un es nevarēju saprast, un tad, kad viņi aizgāja, es vienmēr jutos baigi slikti. Baigi slikti, un man ļoti ilgu laiku prasīja pašai no sevis notīrīt šo informāciju. Un tas bija ļoti liels laikietilpīgs process, un man tas ļoti nepatika. Un tāpēc šīs atbildes diezgan ilgi nācās meklēt. Lūk. Tāpēc es vairāk mīlu neirografiku, tur ir tas vauve efekts, ja, jo tad es vairs nenodarbojos it kā ar konkrētu veselības problēmu vai ar psihotraumu, jo psihotraumas pamatā vairāk būs tas, ka es nevaru realizēt to, ko es gribu. Un tāpēc cilvēks ieiet depresijā, viņu neviens neuzklausa un tā tālāk un tā joprojām. Viņš ieiet tādā apātiskā stāvoklī un neko negrib, jo tur ir bailes, es to nevaru, jā, bet tas ir tā kā karstam katliņam pieskarties. Jā, pagaidām viss.